Desmitiem Riebiņu, Viļānu un Varakļānu vidusskolēnu piedalījās starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Zinātniskie darbi tika veikti valodniecībā, mākslā, socioloģijā, ķīmijā, veselības un vides zinātnēs. Un skolēni zinātniski pētnieciskos darbus aizstāvēja, sagatavojot prezentāciju atbilstoši izvēlētajai tēmai. Skolēni darbojas dažādas jomas. Īstenībā šogad mums tāda 4 komisijas. Darbu vērtēšana notiek iepriekš, kad pie mums sabrauc skolotāji no tām skolām, kuru skolēni piedalās. Attiecīgi skolotāji arī strādā komisijas, nosauktās iepriekš, ja? Un mēs visi kopā attiecīgi vienojāmies mums ir izstrādāti kriteriji iepriekš, un skolotāji, balstoties uz šiem kriterijiem, vērtē darbus. Tad pēc laiciņa, kad mums jau ir darbi izvērtēti, skolēni brauc uz aizstāvēšanu. Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana norisinājās klātesot stingrai žūrijai. Interese par pētāmajām tēmām bija liela, jautājumus uzdeva gan skolotāji un klases biedri, gan vērtētāji. Riebiņu vidusskolas audzēkne un pirmās pakāpes ieguvēja Anda Struka savu zinātnisko darbu veltīja fizikai, pētot, kāda veida apgaismojums ir pareizs un ekonomisks skolai un mājām. Grūtākais bija pati eksperimentālā daļa, kur vajadzēja veikt pētījumu. Un es veicu pētījumu gan mājās, gan atsevišķās skolas klasēs. Un man bija tā, ka vajadzēja izvēlēties dažādos laika apstākļos. Un viss bija atkarīgs no laika apstākļiem, vai saulains, vai daļēji saulains, vai bez saules diena. Tāpēc bija grūtāk tās dienas noorganizēt. Es domāju, ka jā, jo mēs, piemēram, cilvēki esam tik bieži pieraduši lietot, ka spuldžu veidu kvēlspuldes, ka negribam pāriet uz citām, bet kaut arī kvēlspuldes nav no tām labākajām un ka labāk ir lietot energoefektīvās, kaut arī cilvēki to neapzinās. Un es domāju, ka nākotnē es varētu gan saviem radiem, gan draugiem to ar savu darbu, gan savai ģimenei stāstīt, ka lietot tomēr, lai nerastos veselības problēmas. Vidusskolēni parādīja labas zināšanas, prasmi publiski uzstāties un vispusīgi orientēties tēmā. Aleksejs no Viļānu vidusskolas zinātniski pētniecisko darbu izvēlējās ķīmijā, pētot dabisko smaržvielu izmantošanu arotterapijā. Jaunietis arī savu nākotnes profesiju veltīs ķīmijas zinātnei. Šo tēmu es izvēlējos tāpēc, ka savu nākotnes profesiju es gribētu saistīt ar ķīmiju. Mani vienmēr interesēja kā smaržas, kuras mēs sajūtam apkārtnē, ietekmē cilvēku organismu un kādus receptorus tas iedarbo. Un varbūt pašam gribējās iegūt tās aromatiskās vielas. Viena no tādām grūtībām, ar kuru saskaros eksperimentālā darbībā, bija izveidot to noteiktu destilācijas iekārtu, kuru es pēc tam tālākajai eksperimentālajai darbībai izmantoju. Un arī sameklēt trūkumus. Skolas vadība atzīst, šī gada zinātniski pētnieciskie darbi ir sasnieguši savu mērķi. Skolēni iepazinuši mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba tematiku un metodes, iesaistījušies tiešā pētījumu izstrādē. Skolēni, protams, strādā citīgā sadarbībā ar darba vadītājiem. Protams, darba vadītāji iegūst nemazāk darbā kā paši skolēni, motivējot, gatavojot viņus. Protams, kvalitāte, visi grib, lai tā kvalitāte būtu augsta noteikti, tāpēc tiešām strādā un piestrādā pie darba saturā. Un es domāju, ka skolēniem, protams, tas ir ļoti liela pieredze, kas būs nepieciešama nākotnē, stajoties augstskolas, kad viņi jau zinās, ko nozīmē rakstīt zinātniski pētniecisko darbu. Labākie skolēnu darbi tiks izvirzīti Latgales reģiona skolēnu zinātniskajai konferencē, kas noritēs Daugavpils universitātē.